Labdien, paldies! Tātad gribētu pateikties Latvijas Bankas vārdā par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē, jo jautājums ir ļoti aktuāls, ļoti svarīgs, un arī kolēģi Latvijas Bankā ļoti rūpīgi seko līdz tam, kas notiek šobrīd Latvijas darba tirgu. Nu, un pat ir spērt vairāk soļi tālāk. Pirms gada, 2020. gada oktobrī tika organizēta no mūsu puses konference par nodarbinātības tendencēm Baltijas reģionā. Jāsaka, tie secinājumi lielā mērā sakrīt ar tiem secinājumiem, jeb tēmām, kas tiek pārunātas šīs dienas konferencē. Nu, šodien gan mēs vēl papildus runājam par Covid ietekmi tātad un tām pārmaiņām, kur tēmas ir, protams, strauji paaugstinātais Covid dēļ. Nu, mūsu tautsaimniecības sistēmas ir ļoti elastīgas, tā skaitā arī Latvija, un mēs arī turpinām ātri augt. Taču tātad šī neatbilstība starp darba tirgus, darba spēka, tātad vajadzībām un interesēm ir problēma, tās arī dažādas demografiskas problēmas mums atrod. Viena no problēmām ir tātad darbspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaita samazināšanās, un, diemžēl, nekādas veselības aprūpes metodas mums neļaus apstādināt tātad sabiedrības novecošanās problēma, arī darba spēka novecošana. Protams, šeit arī, ir jāmēģina samazināt līdz minimumam emigrācijas rādītāji. Šobrīd Baltijas valstīs, tā skatā arī Latvijā, atrodas tūkstošiem cilvēku, kas bēga no pandēmijas un ekonomiskajām problēmām Lielbritānijā, un šobrīd arī skatās, teiksim, vai ir iespēja atrast kaut kādu darbu, lai paliktu šeit, Latvijā, Baltijā, vai arī tomēr ir jāturpina skatīties Rietumē Eiropas virzienā. Protams, ka mēs daudz ko varam panākt ar dažādām programmām, arī dzimstību mēģinot arī stimulēt, bet tā tendence ir, kā saka, nepārprotama. Un visnotaļ nenovēršam. Tāpat tās ir nepieciešams arī domāt par šo struktūru, struktūrālajiem aspektiem. Mēs esam arī pētījuši un arī esam secinājuši, ka Latvijas un Baltijas tirgus tātad ekonomiskās aktivitātes ziņā līdzinātos Eiropas 7 darba spēka vadošo tautsaimniecību, kuros darbspēks ir ļoti aktīvs, tad, Latvijā mēs varam redzēt, ka tās rezerves būtu apmēram 6%. Taču problēma, ja faktiski problēmas ir divējādi, no vienas puses tātad ir problēmas ar jauniešiem tātad, kas ienāk darba tirgu, tiem šobrīd darba tirgus, kā saka, ir faktiski nepieejams un tie nevar tikt iesaistīti. Tāpat tās arī, vecāku gadu gājumu vīrieši, tātad, kas atrodas bez darba dažādiem iemeslu dēļ, tāpat tās arī dēļ tā, ka neturpina mācīties, tāpēc tas arī to digitālās iemaņas ir slikts, kā arī veselības stāvoklis faktiski turpina pasliktināties. Tas ir tās divas galvenās tendences, ko, diemžēl, mums nākās atzīt. Gribētu parunāt arī par kvalifikācijas neatbalstības struktūrālo bezdarbu. Tātad ir indeks, kvalifikācijas neatbalstības indeks, kurā Latvija arī atrodas tā saucamajā otrajā valstu grupā, ko tas nozīmē tātad Spānijā, Grieķijā, piemēram, tas ir valstis, kurās bieži vien tātad šis bezdarbs jau ir visnotaļ augsts, un tāpat laikā tātad šo problēmu pastiprina arī atsevišķas sabiedrības grupas un tātad profesijas, kurās tātad bezdarbs pat neskatoties uz veiksmīgu ekonomisko attīstību turpina būt augsts. Baltija, pārējās Baltijas valstis ir kaut kur pa vidu, ja mēs runājam uz šo indeksu, bet arī labajos, attīstības gados, pat kad Latvijā IKP auga par 5 līdz 7 vai pat vairāk procentiem, tomēr bija daļa sabiedrības, jeb atsevišķas grupas, tātad profesijā strādājušie, kuriem bija grūti atrast darbu. Tas norāda uz struktūrālā trūkumiem, ar kuriem ir nepieciešams Latvijā aktīvi strādāt. Kas attiecas uz nākamo jautājumu, tātad aktīvu darba tirgus politiku Latvijā. Mēs mazāk salīdzinājumā ar citām valstīm tērējam uz tātad darba spēka politiku. Tā nav valdības prioritāte salīdzinājumā ar citām valstīm. Šeit ir jānotiek diezgan radikālām pārmaiņām. No otras puses, tātad tie līdzekļi, ko mēs tērējam dažādu politikas programmu ietvaros, arī nesasniedz nospraustos mērķus. Ir ļoti liels pieprasījums tātad pēc prakses iespējām.
pēc prakses programmām iespējami darba apstākļos apgūt gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas, vai arī izvēlēties cita veida apmācību programmas. No otras puses, Latvijā vairāk naudas tērē uz tā saucamajām uz programmām, tātad, kas jau ir 10 gadiem pastāvējušas, nu, tādas tradicionālām programmām. Šeit, protams, ir nepieciešama jauna pieeja. Nu, viena no iespējām ir, nu, varbūt kaut kā elastīgāk plānot tātad šos te līdzekļus. Protams, ka līdzekļu nepietiek, taču ir nepieciešams arī, nu, gudrāk, pārdomātāk plānot šos līdzekļu tērēšanu, vajadzētu paredzēt kaut kādu elastīgumu, vai nu kaut kādas mācību kuponus, vai, piemēram, kaut kādu individuālāku, personalizētāku pieeju katram darba meklētājiem. Tāpēc arī politiķi aktīvi domā arī par to, ka iespējams vajadzētu pacelt pensionēšanās vecumu, kas ļaut mums patiesībā ļaut daudziem turpināt tātad strādāt, bet Latvijas gadījumā, ja mēs paskatāmies uz vīriešu mirstības rādītājiem, tad tas vispār nav risinājums. Tātad, ja paskatāmies uz situācijā ar vīriešiem vecumā virs 50 gadiem, tad tas nav risinājums. Nu, sievietes ir varbūt cits jautājums. Bet pēc 50 gadu sasniegšanas, tad principā viņi varētu strādāt vēl 20-25 gadus, bet pie labas veselības ir tikai labi, ja puse no tiem, kas sasniedz šo te vecumu, kas nozīmē, ka faktiski pēc 50 gadu sasniegšanas mēs tikai pusi tātad no 50 gadniekiem varētu paturēt darba tirgu uz, teiksim, kaut kādiem 12 varbūt gadiem. Tāpatās arī attieksme, jeb personīgais veselības stāvokļa vērtējums arī, ko cilvēks saka tātad par savu veselību. Latvijā, teiksim, tas vērtējums ļoti zems, pat Baltijas mērogā un salīdzinot, mēs esam kaut kur blakus Ungārijai, Rumānijai, kas atkal parāda tikai to, ka pēc darbspējīgā vecuma beigām cilvēki varētu turpināt, teiksim, strādāt, jo veselība to neļaut vienkārši. Tāpat ja mēs runājam par digitālajām prasmēm, tīpaši, ja mēs parunājam, piemēram, ar jauniešiem, ja palasām plašsaziņas līdzekļus, mēs varam redzēt, ka interneta pieslēgums diezgan ātrs, tātad infrastruktūra ir labi, jaunu uzņēmumu pietiek, taču kopumā Latvijā ir konstatējumi zemākie rādītāji, ja mēs runājam par interneta lietojumu, tātad cik daudz tiek izmantot šis te internets dažādām digitālajām vajadzībām. Arī Eiropas Investīcija banka nesen veica pētījumu par digitalizācijas kas saucas digitālais indeks, un Latvija ir pēdējā vietā šajā vērtējumā. Un mūsu rādītājs tātad ir 26, kur savukārt labākajām valstīm aptuveni 80% iedzīvotāji lieto internetu. Un tam, protams, ir daudz dažādu skaidrojumu, tur pamatā ir daudz dažādu problēmu. Tajā pētījumā ir arī norādīts, ka ir problēmas ne tikai ar uzņēmējdarbības procesiem, programmatūru un digitālo produktu lietojumu. Tas ir jāsaprot, ka ja uzņēmumi neiegulda saulaicīgi un pienācīgā apjomā digitālajos rīkos, tad arī darbinieki, teiksim, neizmantos šīs iespējas neatkarībā no nozares. Tas ir ļoti svarīgi. Tagad kvalifikācijas paaugstināšana, pārkvalificēšanās ārkārtīgi svarīgi pat šobrīd. Šajā konkrētajā brīdī pandēmijas apstākļos, kur cilvēkiem tātad dažādu programmu ietvaros tiek nodrošināta pārkvalifikācija, viņi tiek pārorientēti, ir dažādi atbalsta mehānismi, tātad arī viņiem pašiem vajadzētu tomēr meklēt iespējas arī iegūt jaunu profesiju. Ja mēs runājam par kopējo tātad vīrusu ietekmi uz darba tirgu, šeit jūs redzat divus grafikus, kuros faktiski parādās, tiek raksturēt dažādi Latvijas cikli, pēdējo 10 gašu cikli, tātad, kas parāda uz to, cik mēs esam bijuši elastīgi dažādos šajos ciklos, un šobrīd tā situācija ir salīdzinoša, teiksim,
pietiekami labi salīdzinājumā ar to, kas bija pirms 10 gadiem, kad šī krīze bija ārkārtīgi plaša, dziļa, IKP kritās par 20%, situācija bija ārkārtīgi slikta. Šobrīd gan situācija ir daudz laba, bezdarbs ir salīdzinoši neliels un nodarbinātības rādītāji salīdzinoši augsti. Nu, redzēsim, kā tā situācija attīstīsies nākotnē, redzēsim, kāda statistika būs teiksim, pēc otrā, trešā pandēmijas viļņa un kā tas ietekmēs šos te rādītājus. Šobrīd situācija ir laba, taču tāpat laikā pat pašreizējos apstākļos bija sabiedrības grupas, kas ļoti asi izjūta šo te ietekmi, mazāk apmaksāto profesiju pārstāvju un jauniešu, atkarībā, protams, no reģiona. Šeit jūs redzat griezumā pa dažādām profesijām. Es domāju, ka tā aina, kas pavarās, ir ļoti līdzīga visās Eiropas valstīs. Tad viesmīlībā, pakalpojumu nozarē, turismā, pārvadājumos arī daudz palika bez darba, par cik Latvija ir arī liels tranzīta mezgls. Taču šajā rudenī mēs redzējām, ka tā bija neliela izaugsmes atjaunošanās, attīstības atjaunošanās, bet atsevišķās profesiju grupās, kas strādā ar turistiem, ēdināšanā darbojas, tas kritums turpinājās pārvadājumos, un tāpēc tās joprojām ir diezgan augsts pieprasījums pēc programmētājiem, pēc IT speciālistiem, veselības aprūpes, medicīnisko personālu. Vēl viens jautājums, kas rada bāžas, taču noteikti ir līdzīgi arī skārs citas valsts, ir tas, ka jaunieši ir pakļauti šajā krīzē lielākam bezdarba riskam un atlaišanas riskam pirmajā pandēmijas vilnī, jeb uzliesmojuma laikā daudz tika atlaisti. Šobrīd tā atvesļošanās, kas ir ļoti pakāpeniska. Redzēsim, kas notiks nākotnē, jo šis ir arī emocionāli komforta jautājums, jo, ja cilvēks, piemēram, zaudē savu vispār pirmo darbu, tas varētu radīt arī nedrošību nākotnē, teiksim, un nespēju atrast darbu kopumā, tātad baidoties par to, ka atkal varētu tikt zaudēts darbs līdzīgi kā pirmo reizi. Un vēl viens arī ļoti interesants grafiks, kurš parāda, ka neskatoties uz to, ka tiek atlaisti cilvēki un bezdarbs pieaug, ka samazinās arī samaksas. Mēs varam redzēt, ka kreisajā pusē mazāk apmaksātās profesijas, to skaits samazinās, cilvēki ne tikai tiek atlaisti, bet arī algas viņiem tiek samazināts, apgriezts. Un labajā pusē mēs atkal varam redzēt, grafika labajā pusē mēs redzam, tā liecina, ka ir mēģinājumi no darba devēja puses paturēt esošos darbiniekus un pat pieņemt darbā augstāk maksātus darbiniekus, jo uzņēmējdarbība jau nav apstājusies krīzes laikā, un šeit jūs pat uzskatāmāk redzat kopējos ekonomikas rādītājus, un kurās algu kategorijās samazinās šīs algas. Kurās alga amplitūdā samazinās šīs algas, kur tās tiek samazinātas, kur tās tiek palielinātas. Protams, šīs tendences neapstāsies, turpināsies arī nākotnē, jo joprojām tā ir vesela virkne uzņēmumu nozaru, kas var patiesībā ir spējīgs paplašināt savu darbību, neskatoties uz pandēmiju. Tas parāda to, kā mainās mūsu tautsaimniecība, kā tā restruktūrizējās, pārorientējās un cik svarīgi ir attiecīgi izstrādāt darbspēku politiku, tātad, lai šo te procesu atbalstītu un lai notiktu tātad šī te pārēja uz labāk apmaksātiem, augstu kvalificētiem profesijām. Tātad secinājumi, darbspējīgo iedzīvotāju skaits turpinās samazināties nākamajos gados, no to mums ir jārēķinās, jāmeklē iekšējās rezerves, jāpievērš lielāku uzmanību emigrācijas jautājumiem. Es domāju, ka šobrīd vēl viss nav nokavēts, jo Eiropa, kā saka, ir slēgta lielākajai daļai darbinieku, tātad, ko darīt, tātad ar zemo izglītības līmeni un tātad profesionālas izglītības iespējām. Tur vēl daudz kas ir darāms. Iepriekšējā krīzē tika izstrādāts pārorientēšanas programmas, bet daudz kas vēl darāms. Jāskatās ir Austrijas, Šveices virzienā, tātad, kur profesionāla izglītība ir prestiža profesija, tāda prestiža izglītība un diezgan pieprasīta.
Tāpat tās arī vidēji vecāku gadagājumu vīriešiem arī ir nepieciešams, kā saka, palīdzēt arī medicīnas, tur arī veselības sistēmas aprūpas sistēmas reformas ir nepieciešams, bet šiem te vīriešiem trūkst arī tātad digitālo iemaiņu, tāpat tās arī faktiski vīlušies, ja tā var teikt, kaut kādās iespējās vispār atgriezties darba tirgū vai atrast kaut kādu darbu par kaut kādu pienācīgu atalgojumu, tāpat tās neatbilstošā kvalifikācijas, struktūrālais bezdarbs arī ir problēmas, kas ir jārisina. Līdz šim nav bijuši nekādi politiski risinājumi šīm problēmām. Vajadzētu mērķtiecīgāk ieguldīt līdzekļus, tātad domājot vairāk tātad par šo te ieguldījumu atdevu, tātad koncentrējoties uz uzņēmējiem. Ja nepalīdzēsim uzņēmējiem, tad arī šīm programmām nekāda atdeva nebūs. Un Covid ietekme ir bijusi relatīvi neliela, taču tāpat laikā tā ir atstājusi diezgan būtiski ietekmi uz vairāk sabiedrības grupām. Un ienākumu nevienlīdzība noteikti un spriedze sabiedrībā noteikti nākotnē varētu turpināties, jeb palielināties, ja šie jautājumi netiek efektīvi risināt. Uzskatu, ka nodarbinātības politikai vajadzētu būt valdības politikai. Šis ir tas brīdis, kad vajadzētu par to domāt. Tātad mums ir Eiropas līdzekļi pieejami, tos arī prātīgi jāiegulda, tātad, lai tie dod savu atdevu. Taču es teiktu, ka Latvija tā ļoti kūtri šos jautājumus vispār risina kopumā, vairākās jomās, un viena no šīm jomām, protams, ir darba tirgus, izglītība, protams, veselības aprūpes reforma ir atkal tās, kuras vajadzētu daudz efektīvāk, daudz ātrāk virzīt uz priekšu, un sadarbības sabiedriskajām organizācijām ir absolūti nepieciešama. Paldies par uzmanību. Paldies, Vilka kungs. Jāsaka, ka es esmu piedalījusies daudzās valdības darba grupās par darba spēka, tātad jautājumu risināšanu. Jāsaka, šī ir viena no labākajām darba tirgus analīzēm, ko es pēdējos gados esmu redzējis. Protams, ka jāsaka, tā arī ir atzināms skumjs, jo tā ļoti precīzi iezīmē problēmas, kas ministrijai būtu jārisina, kas nav tikušas risināts, un jūs arī tā ļoti bažīgi norādījāt uz to, ka šobrīd nodarbinātība nav valdības prioritāte, un kam būtu vispār jānotiek, lai attiecīgi tam tiktu pievērsta kaut kāda rūpīgāka uzmanība, ciešāka uzmanība, un kurš tad gala rezultātā būtu atbildīgs. Skaidrs, ka tā ir tātad vairāk nozaru ministrija atbildība, bet kuram tad gala rezultātā vajadzētu uzņemties kopumā tātad to iniciatīvu par nodarbinātības politikas virzīšanu uz priekšu, kuram vajadzētu prognozēt, teiksim, darba tirgus tendences, lai prognozētu, kādu veidu kvalifikāciju būs nepieciešama darba tirgu, jo mēs redzam, ka šobrīd 4 ministrijas atbild par digitālajām prasmēm un par citām iniciatīvām, bet gala rezultātā nav skaidrs, kurš tad reāli atbild par to visu. Redziet, lai mēs pilnībā, atrisinātu tās problēmas un izdarītu to saulaicīgi, ir jābūt kādam, kas uzņemās iniciatīvu. Es domāju, ka Latvijai ir problēmas daudzējādā ziņā ar šo iniciatīvas uzņemšanos. Ne tikai Latvijai ir šādas problēmas, bet arī citām valstīm. Visiem ir diezgan skaidrs, kas ir jādara. Ir iespējams arī piesaistīt gan valsts pārvaldes, gan arī sabiedriskos resursus, dažādas profesionālās asociācijas. Tad daudz ko var sasniegt, bet šim spēdienam tiešām jānāk arī no šīm iesaistītajām pusēm. Un Covid jau faktiski liek mums daudz ātrāk restruktūrizēt, pārorientēties. Pasaule mainās ļoti strauji. Eiropas nauda arī tuliņ tātad sasniegt mums. Tā kā ir īstais laiks sākt diskutēt par to, un vajadzētu diskutēt pietiekami skaidri, gaiši, nepārprotam, uzstājīgi un pieprasīt rezultātus un arī faktiski solījumu izpildi, jeb plānu izpildi. Un Latvijas bankā ir pietiek statistikas. Mēs varam jums parādīt arī salīdzinājumā ar citām valstīm, kas mums būtu jādara, kur mēs tieši atpalikam. Tā kā jāizdara tas spiediens un iniciatīva būtu jāuzņemās vienai no šīm 4 ministrijai, vienai tikai. Ja par to atbildēs 2 vai 3, tad gala rezultātā viens Dievs vien zina, kas tur sanāks. Bet jebkurā gadījumā kaut ko pasākot, mums ir jāuzstāda pietiekami augstu tālējoši mērķi. Daudzās nozarēs Latvijā atpaliek tādēļ, ka nav bijusi šī iniciatīva, nav bijis viens konkrēts, realizētājs, trūkstās iniciatīvas un atbildības par realizāciju. Tāpat arī trūkst realizēšanai nepieciešamo instrumentu, tā kā no realizācijas viedokļa arī tur mums neveicās. Pilnībā piekrīt, ko tad turpināsim izdarīt to spiedienu. Es ceru, ka šī konference arī kalpos par tādu diezgan veselīgu spiedienu.
Bet, lai mēs nepabeigtu varbūt uz tik tādas skumjas nots, kas būtu varbūt viena vai divas, teiksim, tādas pozitīvās iezīmes, jeb iegūmi varbūt no Covid, lai gan trūkumi ir daudz. To iegūmi ir pat vairāk, tās gaišās puses ir pat vairāk, kas faktiski Latvijas ekonomika ir pietiekami maza un pietiekami manevrēt spējīga. Mums nav nepieciešama kaut kāda radikāla mēri, tās dabiskās pārmaiņas un kaut kāda akcentu maiņa no vienas nozars uz otru ir diezgan viegli izdarām. Es varu salīdzināt ar to, kā strādā mani kolēģi pārējās Baltijas valstīs. Mums ir vairākas priekšrocības, mums ir ātrs internets, un mums ir ļoti prasmīgi cilvēki patiesībā daudzējādā ziņā. No otras puses, problēmas ir ar mazajiem uzņēmumiem. Tiem, kas šobrīd nevar izmantot tās priekšrocības, ko es minēju, lai izvērstu savu darbību, lai izmantotu tās programmas, kas ir pieejamas šobrīd. Manevrēt spēja, elastīgums, tā ir mūsu priekšrocība. Jebkurā nozarē, kas ir iespējams, ja ir skaidrs, saprotams, uz ko ir jāiet, un ja tā tad tiek liels uzsvars likts uz realizāciju, tad problēma nekāda nebūs. Bet tiešām uzņēmējiem ir vienkārši ir jāpiedāvā, un tāpat tās arī jāprasa, kā saka. Jā, pilnīgi noteikti. Ārvalstu investoru padomu Latvijā un tāpat tās arī uzņēmumu, vadošās organizācijas noteikti turpinās izdarīt šo spiedienu un prasīt. Paldies, Vilkungs, par stāstījumu.